Aplūkosim digitālās spēles Koksne divas variācijas. Spēles ar 45 jautājumiem ir paredzētas pamatskolas skolēniem, taču, lai papildinātu zināšanas STEM priekšmetos, iegūt zināšanas par koksnes īpašībām un vidi, spēles var tikt izmantotas vecākās un nedaudz jaunākās grupās. Pirmā spēles variācija - cirka spēle. Visērtāk to ir spēlēt uz planšetēm vai datoru nelielas grupiņās līdz 5 spēlētājiem, vai pa pāriem 2 pret 2. Ja ir nepieciešams redzēt spēlētāju progresu, spēli iespējams spēlēt visai klasei kopā, izmantojot projektoru vai skārienu jutīgo ekrānu. Šajā gadījumā spēlētāji var sadalīties grupās, kas ir nevairāk kā 5. Spēlētāji, pāri vai grupa izvēlas savu iešanas figūriņu un met metamo kauliņu, lai nejaušības kārtā noteiktu, uz kuru jautājumu atbildēs. Figūriņas tiek novietotas pie lauciņa, spēlētāji uz savu uzspiež un nonāk jaunā lapā ar jautājumu. Šeit mēs redzam piespiedu un velc jautājumu veidu, kurā tēli vai vārdi jānovieto tiem atbilstošā vietā. Pie jautājumiem, uzspiežot uz izceltajiem vārdiem, iespējams iegūt to skaidrojumu. Ja dotais uzdevums tiks izpildīts pareizi, spēlētāji iegūs zelta zvaigzni. Atbildot pareizi uz jautājumu, spēlētāji var pavirzīties papildus 3 lauciņus uz priekšu. Pēc tam ir kārta nākamajam spēlētājam vai grupai. Ja spēlētāji pēc uzdevuma izpildes nesaņem zvaigzni vai spēle paziņo par kļūdu, tad sniegtā atbilde ir nepareiza. Citas grupas var censties atbildēt uz šo jautājumu un iegūt papildus 3 soļus uz priekšu. Vai oriģinālā grupa, kas uzsāka jautājumu, iziet no tā, paiet atpakaļ 2 soļus par nepareizi atbildētu jautājumu, un spēle turpinās ar nākamo grupu. Pie dažiem nedaudz grūtākiem jautājumiem ir klāta +2, kas nozīmē, ka atbildot uz šiem jautājumiem, spēlētāji kopā var pavirzīties 5 lauciņus uz priekšu. Ja spēlē nav vēlēšanās atkārtot kādu jautājumu, kas jau ir bijis, iespējams to aizklāt ar sarkanu figūriņu. Uzkāpjot uz šāda aizklāta lauciņa, jāpavirzās uz tuvāko brīvo. Ja spēlētāji nespēja atbildēt uz kādu no jautājumiem vai vēlās redzēt pareizo atbildi, to var izdarīt, uzspiežot uz spuldzītes ikonas. Spēle beidzas, kad pirmais spēlētājs vai grupa atbild uz 45. jautājumu. Vai tiek spēlēts konkrētā laika ietvarā, piemēram 30 minūtes, un uzvar spēlētāji, kuri ir tikuši vis tālāk. Otra spēles versija ir viktorīnas tipa spēle. To visērtāk ir spēlēt visai klasei kopā, sadaloties 5 grupās un izvēloties vadītāju, kas pie projektora vai tāfeles nosaka spēlētāju secību un piešķir atbilstošos punktus. Vadītājs var būt skolotājs vai kāds brīvprātīgais. Tiek izlozēta pirmā grupa, kas izvēlas jautājumu kategoriju. Piemēram, bioekonomika ar kraiksītes simbolu. Ja atbilde tiek sniegta pareizi, grupas figūriņa tiek novietot uz punktiem ar lielāko vērtību. Ja atbilde ir nepareiza, uzdevums pāriet nākamajai grupai. Nākamā grupa var tikt izvēlēta nejauši, vai tā var būt grupa ar vismazāk punktiem. Ja šī grupa atbild pareizi, tā iegūst šī jautājuma mazāko punktu vērtību. Ja otrā grupa atbild nepareizi, jautājums var nonākt pie 3. vai 4. grupas. Vai tas tiek aizvērts ar krustiņu. Spēles beigās tiek saskaitīti punkti un uzvar grupa ar visvairāk punktiem. Pēc pirmā līmeņa spēles iespējams pāriet arī uz 2. un 3. līmeni, kur pieejami citi jautājumi. Abām spēlēm figūriņas novietojums lapā saglabāsies vienas izspēles laiku. Ja ir nepieciešams tās atjaunot sākotnējā skatā, zem ikonas simboli, uzspiežot pogu dzēst, rezultāti pazudīs. Gan cirkam, gan viktorīnai jautājumi ir vienādi. Cirks sniedz nejaušības principu jautājumu izvēlē, savukārt viktorīna piedāvā jautājumus izvēlēties sistemātiski un veidot stratēģijas. Noteikumi ir tikai piedāvājums, kā var notikt izspēles. Abas spēles var pielāgot mācību vajadzībām un spēlētāju iespējām, mainot atbilžu laiku, sniedzot papildus uzdevumus. Tās var papildināt ar diskusijām, ļaujot skolēniem dalīties pieredzē un pārdomās, kā arī tiešsaistes adreses pie atsevišķiem jautājumiem, ļauj iegūt papildus informāciju, lai paplašinātu zināšanas. Spēle Koksne ir lieliski iespēja apvienot izglītojošu saturu un spēļu pieredzi. Izmēģiniet dažādas versijas un atrodiet to, kas vislabāk piemērots jūsu klasē. Un, ja redzat iespējas spēli uzlabot, dodiet ziņu.